Labdien, brāli un māsas! Prieks būt kopā ar jums šodien. Šodien mūsu ģimenē bija īpaša diena. Šodien ir sestdiena, sestdiena vakarā. Un bija īpaša diena, tāpēc, ka bija Emīlijas balīte, kad cilvēki pabeidz 12 klase šeit. Viņam ir kāda balīte, kas notiek pie viņa mājas. Un bija daudz radi, kas brauc pie mums, un daudz draugi. Un Linda bija tāds darbs šodien, pabāroja kaut kāds 100 cilvēkus. Bet Dievs mums palīdzēja, un Emīlija laimīga, un bija brīnišķīga diena. Es domāju, ka šoreiz ir pēdējā reize, kad es ar jums runāšu caur video, jo nākamā mēnesis es būšu kopā ar jums. Man biletes jau ir nopirks, es lidošu ārā 29. jūnijā, un jūlija sākumā es jau būšu pie jums, un es nevaru gaidīt. Ja Dieva grib, ja tā ir pēc viņa prātu, tad drīz satiksimies. Šodien es gribu runāt no Bībele, no 1. Mūzes grāmatā un arī no vēstulē ebrejiem, bet pirms mēs sāksim, lūgsim Dievu kopā. Lūgsim Dievu. Mūsu debes Tēvs, paldies par Tavu mīlestību. Un Dievs, paldies, ka mums ir šīs brīnišķīgi iespējas mūsu dzīvē, ka mēs varam staigāt kopā ar Tevis. Un Dievs, māci mums šodien, kas tas nozīmē un kā mēs varam to darīt. Un Dievs, palīdz mums novērtēt, cik brīnišķīgs tā ir. Un Dievs, mēs to lūgsim visu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Mēs lasīsim 1. Mūzes grāmatā 5. nodaļu par cilvēku, kas sauc par Ēnoku. Un lasīsim šo rakstu vietu 5. nodaļu 24. pantā. Un Ēnoks vadīja savas gaitas ar Dievu. Tad viņa vairs nebija, jo Dievs ņēma viņu pie sevis. Un tad lasīsim arī par viņu jaunā derībā, jo Ēnoks bija īsts cilvēks, un šis cilvēks arī bija minēts jaunajā derībā, vēstule ebrejiem 11. nodaļa, un 5. 6. pants. Ticībā Ēnoks tika aizrauts, tā ka viņš neredzēja nāvi, un viņu neatrada, tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvis, jo pirms aizraušanas par viņu ir nodota liecība, ka viņš Dievam paticis. Bet bez ticība nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ēnoks bija Bībelē minēts, kā minēts 1. Mūzes grāmatā, 5. nodaļa, tas runā par viņa ģimenē, par viņa pēcnācējiem, un 5. nodaļa ir rakstīts, ka viņš ir Metūzales tēvs, un viņš arī ir Noasa vecvectēvs. Un, ja viņš ir Noasa vecvectēvs, tas nozīmē, ka viņš arī ir tava radinieks, un viņš ir mans radinieks. Ēnoks, mēs esam, var teikt, no viņa asins līnijā. Un šeit ir rakstīts, ka Ēnoks staigāja kopā ar Dievu pirms viņa dēlu dzimšanas. Pēc viņa dēla dzimšanas viņš staigāja kopā ar Dievu 300 gadi. Un 1. Mūzes grāmata mums māca, ka cilvēki dzīvo ļoti ilgu laiku, un Metūzales viņš vēl dzīvoja vēl ilgāk nekā viņa tēvs, bet 300 gadi. Ēnoks staigāja kopā ar Dievu, un tas ir ļoti ilgu laiku, lai būtu tāda liecība, jo nebija nekāda nopietna pārkāpums vai nopietna lieta viņa raksturs, kas bija minēts Bībelē. Vienkārši 300 gadi ir rakstīts, 300 gadi viņš staigāja kopā ar Dievu, un tad viņš nenomira. Dievs viņu vienkārši aizrāva viņu, paņem viņu pie sevis. Un tas ir rakstīts gan par Ēnoks un arī par Eliju. Un kādreiz es domāju par to,
ka Dievs vienkārši viņa paņēma, viņa nenomira. Un varbūt tā bija, lai mums parādītu, kā būtu, ja cilvēks vispār negrēkoja, ja Ādams nekrita un negrēkoja, ja mēs negrēkojam, varbūt, protams, mums neiet ar nāvi, vienkārši Dievs mums paņēma. Es nezinu, varbūt Dievs to darīja, lai mums iemācītu to. Bet citi arī Bībelē rakstīts, ka viņa staigāja Dieva priekšā. Bet interesanti, ka šeit ir rakstīts bišķiņ savādāk, ka viņa gaitas, viņš staigāja kopā ar Dievu, un tas arī bija minēts tikai par viņu un arī par Noesu. Un ir ļoti, ļoti vērts domāt, vai tu staigāji kopā ar Dievu. Ja kāds var teikt, ka jā, tas cilvēks, es varu redzēt, es ievēroju, ka viņš staigāja kopā ar Dievu. Vai es staigāju kopā ar Dievu? Un kad es domāju par to ideju, es domāju par divi cilvēki, divi draugi, kas varbūt pa ielu vai pie plūdmala, divi draugi staigāja, un viņi ir tuvu viens otram, un kad viņi staigā kopā, viņi runā viens ar otram, un visu viņu uzmanību ir uz to otru cilvēks, un viņi neievēro, kas notiek apkārt viņam, jo viņam ir tāda ļoti tuvu sadraudzību. Un tā arī ar kristiešiem, kas staigā ar Dievu, visu viņu uzmanību ir uz viņu debesu tēvs, un viņa debesu tēvs uzmanību ir uz viņam, un daudz lietas, kas varbūt notiek apkārt viņam, tas viņam nepieskar, jo viņa uzmanību un viņa sarunas un viņa sadraudzību ir kopā ar viņa debesu tēvs, un viņa staigā kopā. Kad draugi staigā kopā, viņa sadraudzība ir ļoti personīga lietā. Kad divi draugi staigā un runā, viņa sadraudzība ir ļoti tuvu un ļoti personīga. Citi cilvēki varbūt nezin, par ko viņa runā. Viņi nesaprot, kas ir viņas domas, jo viņa staigāšanas ir ļoti personīga un ļoti tuvu. Protams, kā tēvs, es esmu atbildīgs, lai mana ģimene arī staigā kopā ar Dievu. Un kā mācītājs vai svētdienas skolotāji, atbildība arī ir, lai mūsu draudze un mūsu cilvēki, varbūt, kas ir arī mūsu mazas grupas, mēs palīdz arī viņam staigā kopā ar Dievu, bet pats svarīgākais, pirms mēs varam to darīt, mums ir jābūt tāda ļoti personīga attiecību ar mūsu debesu tēvs. Mēs nevaram palīdzēt citiem staigāt ar Dievu, ja mēs nestaigājam ar viņu. Un tad tas staigāšanas ir ļoti personīga lieta. Un kad divi cilvēki staigā kopā, viņa saruna ir ļoti laipnīgi. Un viņa piecēl viens otram, un viņa palīdz viens otram. Un kā kristiešiem, kad mēs staigājam ar Dievu, mēs varam vienkārši stāstīt mūsu debes tēvs viss, kas ir mūsu sirdīs. Mūsu pateicības, mūsu vajadzībām, mūsu jautājumi, mūsu problēmas, grūtības, un Dievs arī viņš runā ar mums. Un viņš mums dod tie mierinoši vārdi. Viņš dod mums gudrību. Viņš runā ļoti saldi vārdi, kas var palīdz mums grūtos laikos. Ir brīnišķīgi staigāt kopā ar Dievu. Kad divi staigā kopā, tad viņa mērķis ir viens. Ja viņi staigā kopā, viņi iet uz vienu virzienu, ar vienu prātu un, var teikt, ar vienu gaitu. Viņi iet kopā. Un, lai staigātu kopā ar Dievu, mums ir jābūt tas pats virzieni, tas pats vīzija, kas Dievam ir, tas pats mērķis. Mums ir jābūt ar vienu prātu ar viņam. Mūsu gribu un mūsu jūtam ir jābūt saskaņots ar Dievu. Kad mēs staigājam kopā ar mūsu debes tēvs, mēs kļūsim līdzīgi viņam. Tas mīlestība, kas ir Dieva sirdī, jo Bībelē ir rakstīts, ka Dievs ir mīlestība.
tas mīlestība, kā debes tēvam ir, tas arī aug mūsu sirdīs. Tas lieta, ka mēs tagad mīlam tas, kas ir pareizi, un tas, kas ir godīgs, un tas, kas ir svēts, tāpēc, ka Dievs mīl tādas lietas, mēs arī tādas lietas mīlam. Mēs zinām, ka Dievs ienīst grēku, un tā, ka mūsu debes tēvs ienīst grēku, mēs nemīlam grēku, mēs negribam neko darīt ar grēku. Un mēs esam ļoti pateicīgs un priecīgs, ka Dievs valdi mūsu dzīvēs. Un mēs gribam darīt viņa gribu un atļaut viņam dod mums tas, kas ir labi. Atļaut Dievam izvēlēt vislabākais priekš mums, kad mēs staigājam ar Dievu. Cilvēki, kas staigā ar Dievu, arī ir jābūt pazemīgi viņa priekšā. Ja mēs gribam būt kopā ar viņam, mums ir jābūt pazemīgi. Mēs nevaram aizmirst, ka mūsu debes tēvs, mūsu biedrs, kas staigā blakus mums, ir visu pasaules radītājs. Viņš ir mūsu radītājs. Viņš ir perfekts, pilnīgs un svēts. Un mums ir jāsaprot, kas viņš ir un kas mēs esam. Un Dievs, viņš nāk tuvu tiem, kas ir pazemīgs. Un viņš stāv preti tiem, kas ir lepns. Un ja mēs gribam staigāt kopā ar Dievu, kā Enoks, mums ir jābūt pazemīgi mūsu sirdīs. Ijābs, kad viņš gāja ar visu viņa pārbaudījumus, viņš staigāja kopā ar Dievu. Un ar visu viņa pārbaudījumus un ar visu, kas notiek viņa dzīvē, viņš paliek ar vien tuvāk un tuvāk pie Dievu. Un tad beidzot, kad viņš redzēja Dievu un kāds viņš ir, viņš teica, lasīsim Ijāba grāmatu. Tieši pirms salmu ir Ijāba 42. 5. pants. Ijābs teica, līdz šim es tikai no ļaudīm biju dzirdējis par tevi. Tagad arī manas acis tevi skatījuši. Tāpēc atzīstu sevi par vainīgu un nožēloju savu rīcību, būdams gatavs sēdēt pīšos un pelnos. Kad viņš bija ar vien tuvāk ar Dievu un redzēja ar vien vairāk Dieva, kāds viņš ir, viņš saprot, ka viņš ir pavisam maz. Cilvēki, kas grib staigāt kopā ar Dievu, ir arī jādzīvo ticībā. Ir jābūt tāda dzīva ticībā, kas tic to, ko Dievs teica, ko viņš par viņa apsolījumi, un ne tikai ticēt un apgalvoja, ka tā ir pareizi, bet arī ir paklausīgi Dievam. Un es ticu, ka Enoks, tā kā viņš bija veiksmīgi ar viņa staigāšanu ar Dievu, bija viņa ticības dēļ. Lasīsim vēlreiz no vēstule Ebrejiem 11.5. Ticībā Enoks tika aizrauts, tā ka viņš neredzēja nāvi un viņa neatrāda, tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvis, jo pirms aizraušanas par viņu ir nodot liecība, kā viņš Dievam paticis. Bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Tas var teikt, tas galvenā lieta, kas palīdzēja Enoks staigā kopā ar Dievu, bija viņa ticība. Viņš ticēja to, ko Dievs teica, un viņš bija paklausīgs viņam. Viņam bija tā dzīva ticība. Un tagad es gribu runāt bišķiņ par to sēkas, tas lietas, kas notiek, ja mēs staigājam kopā ar Dievu. Ir dažas sēkas. Man ir saraksts, varbūt 12, 13 lietas, tas sēkas, kas notiek, kad mēs staigājam kopā ar Dievu. Pirmā lieta,
kad mēs staigājam kopā ar Dievu, mēs nākam ar vien tuvāk pie Viņam. Mūsu attiecība un mūsu sadraudzība paliek ar vien tuvāk viens otram. Tā ir pirmā lieta. Otra lieta, šīs attiecība, kas tagad ir tuvāk pie Dievu, tas mums palīdz saprast Viņam ar vien vairāk. Mums ir lielāka zināšanas par Dievu. Tas pats ar draugiem. Ja man ir draugs un es pavadīju daudz laika kopā ar viņam, mēs pastaigājam pa pilsētu katru dienu, mēs esam tuvāk viens otram. Un caur mūsu sarunas un caur mūsu laika kopā es uzzināju vairāk par viņu. Tas, kas viņam patīk, tas, kas viņam nepatīk, par viņa raksturs, par daudzām dažādām lietām. Kad mēs staigājam kopā ar Dievu, mēs paliekam tuvāk pie Viņam un mūsu zināšanas par Dievu aug. Kā Dieva bērns, es gribu uzzināt vairāk par manu debes tēvs. Ar vien vairāk. Kad mēs saprotam un zinām vairāk par Dievu, tas palīdz mūsu dveselē un mūsu dzīvē. Mēs paliekam šķīst. Ir tas process svētopšanas, kad mēs saprotam vairāk par Dievu un zinām vairāk par Dievu. Tas palīdz mūsu svētopšanas. Es gribu lasīt no 2. vēstule korintiešiem. Un kādreiz cilvēki, kas varbūt nāk pie Dievu caur Jēzu Kristu, sāk ticēt uz Viņam. Un ja viņa sāk domāt par to, viņa teica, mana dzīve nav tik daudz pārmaiņas. Ir ne tikai jātic Jēzum un sāk attiecība ar Dievu, bet tas attiecība ir jāaug. Un zināšanas par Dievu ir jāaug. Ir jāsāk staigāt kopā ar Dievu. Un tad mēs kļūsim ar vien vairāk, kā viņš ir. Svētopšanas. 2. vēstule korintiešiem 3:18. Bet mēs visi atsēktam sejam, Dieva godība redzēdami, kā spoguli, topam pārvērsti, viņa paša līdzība no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gārs. Tas nāk caur staigāšanu kopā ar Dievu. Kad mēs staigājam kopā ar Viņu, augam tuvāk pie Viņam, augam ar zināšanām, arī kļūstam līdzīgs Viņam, tas arī palīdz mūsu mīlestība augt pret Dievu. Kad vairāk, kad mēs uzzinājam par Dievu un kāds Viņš ir, vairāk mēs mīlam Viņu. Es runāju nesen ar cilvēku, un viņš teica, ka viņam nemīl Dievu. Viņš bija dusmīgs pret Dievu. Viņš teica daudz negatīvas lietas par Dievu. Un es uzreiz saprotu, ka viņš ļoti maz zina par Dievu. Ja viņš zina vairāk un vairāk par Dievu, es domāju, ka viņš sāk domāt, wow, Dievs ir labs, jo viņš ir labs. Un vairāk, ka mēs uzzinājam par viņu, mēs mīlējam viņu ar vien vairāk. Kad mēs staigājam ar Dievu, mēs augam mūsu mīlestību pret viņu. Brīnišķīga lieta ir tā, ka vairāk, kad mēs nākam tuvāk pie Dievu, viņš arī nāk tuvāk pie mums. Un viņa mīlestība priekš mums, ja tas varētu būt, tas arī aug. Viņš nāk arī tuvāk pie mums. Iedomāties, tas brīnišķīga attiecība, kas var augt ar vien vairāk un vairāk un dziļāk un dziļāk. Ēnāk dzīvoja 300 gadi. Un viņš staigāja ar Dievu 300 gadi. Un katru gadu viņa mīlestību viņš uzzināja ar vien vairāk un vairāk par Dievu. Dievs atklāja vairāk un vairāk par sevi Ēnokam, un viņš mīlēja Dievu vēl vairāk, un tas notika 300 gadi. Tas palīdz mums saprast, ka mūsu 70, 80, varbūt 90 gadi šeit uz zemē. Es domāju, ka mums nav tāda ideja, ka mēs varam atrast tas punkts mūsu kristīga dzīve, ka mēs zināsim visu par Dievu un mūsu mīlestība ir perfekta. Es domāju, mēs varam augt katru dienu līdz nāves.
un vēl nebūs viss. Enoks 300 gadi staigāja kopā ar Dievu. Un, kad mēs staigājam kopā ar Dievu, viena sēka ir tā, ka mūsu pārliecība par viņu, mūsu pārliecība par viņa apsolījumu, pārliecība par to, ka viņš ir, viss šis lietas aug. Vairāk, ka mēs staigājam kopā ar viņu. Un sestā lietā, kad mēs staigājam kopā ar Dievu, tas palīdz, tas pasargā mums, lai nestaigātu kopā ar sliktām lietām mūsu dzīvē. Ja mēs esam tuvu pie Dievu, tad arī nav vieta sātanam. Ja mūsu domas un sirds ir par Dievu, un mēs domājam par viņa mīlestību, un par viņa ceļus, un par viņas domas, nebūs vietas mūsu dzīvē, gan mūsu miesa, lai paņem virsroku, vai arī sātanam. Kad mēs staigājam kopā ar Dievu, Dievs dod mums tādu atbalstu dzīves grūtos laikos. Kad mēs staigājam kopā ar Dievu, viņš mums sargā. Kad mēs staigājam kopā ar Dievu, mums ir šis brīnišķīga, kā es varu pateikt, modinātājs. Tāda modinātājs, ja mēs kaut ko nepareizi darām, uzreiz ir tāds signāls mūsu sirdi. Mūsu mašīna, ja tu neiesprādzies ar to sīksni, ir tā ding, 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 un tu nevari braukt tālu, jo tas skan ir, man ir jāpiesprādzies. Un svētais gars, kad mēs staigājam kopā ar Dievu, Dievs ir tā signāls mūsu sirdi, mūsu sirdsapziņu. Ja mēs kaut ko darām nepareizi, ja mēs nākam pie tāda bīstamā robeža, kur mēs varam krīt grēkā, tad Dievs mums dod tādu, tas ir bīstami, nedari to. Ja mēs staigājam kopā ar Dievu, viņš arī mums palīdz, ja mēs krītam. Viņš teica, tev jāatgriežas uzreiz. Mūsu sirdi viņš to pateikt. Ja mēs staigājam kopā ar Dievu, mūsu sirdsapziņa, mūsu sirds vienmēr paliek mīkst. Mēs necietinam mūsu sirdī, jo mēs staigājam kopā ar Dievu, un viņš vienmēr mums modina un palīdz un vada. Kādreiz viņš arī dod mums tās mīlestības, var teikt, pēriens, kas var uzlabot mums, kad mēs iet par nepareizu ceļu. Ir brīnišķīgs, ka šīs lietas ir mūsu dzīvē. Kad mēs staigājam kopā ar Dievu, mēs varam vieglāk redzēt mūžības lietas. Mēs varam vairāk domāt par debesīs, par Dieva valstību. Kad mēs staigājam kopā ar Dievu, mēs domājam par lietas, kas ir lielāk nekā mūsu ikdienas raizes vai problēmas. Ir brīnišķīgi staigāt kopā ar Dievu. Kad mēs staigājam kopā ar Dievu, mums ir vairāk tādu, mēs varam baudīt dzīves priekus vēl vairāk. Es atceros mana jaunības, es biju ļoti mežonīgā vietā Kanadā. Un tur bija tāda kalna, un es kāpu augšā tā kalna, un pārējā ģimene bija leja uz mūsu maza nometne tur. Es pats kāpu uz to kalnu, un tur kalnu virsotnēs var redzēt ļoti skaista ezers apakšā. Un tur visapkārt bija priežu, koki un tāda meža, un tad pār visu lidoja viena ērglis. Un kad es to redzēju, es teicu, wow! Es gribu skatīties, vai kāds cits to redzēja. Neviens to neredzēja, tikai es. Un es teicu, wow, Dievs, tas ir brīnišķīgs skats. Tas ir brīnišķīgs radītājs. Wow, debes Tēvs, paldies. Es esmu ļoti pateicīgs par to, ko es tagad redzu. Kad es staigāju kopā ar Dievu, es varu baudīt šokolādu kūku un teikt, Dievs, tu esi labs. Ir tik brīnišķīgas lietas šīs pasaulē, Dievs, un tu esi autors, tu esi radītājs, un es varu baudīt šīs lietas kopā ar manu debes Tēvs, kas man ir devis šīs lietas. Es varu baudīt visas šīs lietas
vēl labāk, kad es staigāju kopā ar Dievu. Kad es staigāju kopā ar Dievu, tas man sagatavot, es esmu sagatavots būt derīgs viņa ģimenē. Kad es staigāju kopā ar Dievu, es esmu sagatavots būt instrumenti Dieva rokās. Un tas ir, man liekas, ļoti brīnišķīga lieta. Kad es staigāju ar Dievu, man ticība ir stiprs. Kad es staigāju ar Dievu, mana mīlestība ir liels. Es redzēju cilvēku, kā Dievs viņu redz. Kad es staigāju ar Dievu, es varu lūgt Dievu ar ticību. Un es varu redzēt viņa atbildētu lūgšanas mana dzīve, kad es staigāju kopā ar Dievu un baudīju to svētopšanas. Mēs esam tāda piemērs grēcīga pasaules priekšu. Tāpēc, ka es staigāju kopā ar Dievu, un viņi var redzēt Jēzu Kristu mana dzīvē un tava dzīvē, kad mēs staigājam kopā ar Dievu. Kāds bija teicis, ka viens cilvēks, kas staigā ar Dievu, viņam būs vairāka iespaids cilvēka garīga dzīvē nekā miljonu cilvēki, kas nekad nestaigā kopā ar Dievu. Pēdējā lieta, ko mēs redzam arī no Ēnoha dzīvē, kad mēs staigājam kopā ar Dievu visu mūsu dzīvē, kad mēs iesim mūžībā, būs daudz vieglāk. Ēnohs bija aizrauts. Bet es ticu, un es esmu arī redzējis, cilvēki, kas staigāja kopā ar Dievu visu viņa dzīvē, viņi nav bailes par nāvi. Viņam ir cerību. Viņa zina, ka tas Dievs, ar ko viņa staigāja visu viņa mūžu, būs kopā ar viņam, un viņa vairs neredzēs viņam caur ticību, bet drīz viņa redzēs vaigu pret vaigu mūžībā. Un nāve viņam nav tik rūgta lieta. Un tā ir brīnišķīga lieta staigāt kopā ar Dievu visu mūsu mūžu. Brīnišķīgas sekas. Kā mēs varam to darīt? Kā mēs jau minējam, mums ir jāstaigā kopā ar viņa pazemīgi. Mums ir jāsaprast, kas viņš ir, kas mēs esam. Mums ir jābūt pilni ar ticību. Mums ir jātic. To, ko viņš ir teicis, ir patiesa. Mums ir jābūt paklausīgi viņam. Mums ir jābūt dzīve ticība. Pazemīga, dzīve ticība ir dažas lietas, kas mums ir jābūt uzmanīgam, lai nedarītu to. Teiksim tā, ja man ir tāda attieksme pret citiem cilvēkiem, kas ir grēcīga attieksme, es nevaru staigāt kopā ar Dievu. Tas traucēt mana staigāšanas, mana attiecība ar Dievu. Ja man ir tāda attieksme pret citiem cilvēkiem, man līdzcilvēkiem, un es meloju, un es dzīvoju negodīga dzīvē, varbūt kāda nešķīstības, varbūt kāda atriebības, naids. Ja man ir šīs lietas mana dzīvē priekš man līdzcilvēkiem, es nevaru teikt, ka es staigāju kopā ar Dievu, jo Dievs neiet pa to ceļu. Un man ir jābūt uzmanīgam par to. Ja es gribu staigāt kopā ar Dievu, man ir jābūt pareiza attiecība ar mani līdzcilvēkiem. Tukšas domas. Mēs nevaram staigāt kopā ar Dievu, jo mūsu galva ir pilna ar tukšām lietām. Ja mēs gribam staigāt kopā ar viņam, tad viņam ir jābūt mūsu sirdīs un mūsu domās. Un tas ir ļoti svarīgs par to, par ko mēs pildam mūsu galvu. Ir iespējams tagad skatīties filmas gan internetā, gan televīzijā, un tik daudz tukšas lietas stundu pēc stundu var ienākt mūsu prātā. Un mēs varam izterēt visu šo laiku ar tukšām lietām. Ja mēs domājam par tādas tukšas lietas, tas nozīmē, mēs nedomājam par Dievu. Mūsu draugs, mūsu radītājs vienmēr stāv mums klāt. Bet mēs varam stumt viņam ārā no mūsu dzīvē un domāt par sportu, par visu basketbolistu un cik punkti viņam ir un kurš vinēja, kurš zaudēja, kurš ir vislabāk sezonu. Viss šis tukšas lietas, ko mēs
tas traucē mūsu staigāšanas ar Dievu. Dzīve ir tik pilna ar tādas lietas, kas paņem mūsu uzmanību, lai, teiksim, darbu, ēšanu, lietas, kas mums ir jādomā. Mums nav laiku vienkārši tērēt mūsu laiku ar tukšām lietām un vēl joprojām staigāt kopā ar Dievu. Ja mēs gribam staigāt kopā ar Dievu, mēs nevaram dzīvot grēkā. Ja mums ir kāda zināma grēka mūsu dzīvē, mēs nevaram teikt, ka es staigāju ar Dievu, man ir tuva attiecība ar Dievu. Tā nevarētu būt. Atceries Ahens, vecāja derība, viņš nozāga tādas dargas lietas, un viņš pa slepenis, viņš gāja viņa teltī, un viņš roka to, viņš to paslēpa viņa teltī uz grīdu, un domāja, ka neviens to neredzēja. Bet, protams, Dievs redzēja visu. Un Dieva klātbūtne, Dieva palīdzība, Dieva sadraudzība, visu nometne, viņa zaudēja Dieva palīdzību. Tāpēc, ka tur paslēp grēku. Mēs nevaram teikt, tas neliecina, ka mēs staigājam kopā ar Dievu, ja mēs turējam grēku mūsu dzīvē. Tas pilnīgi otrādi, tas liecina, ka mēs nepieder viņam. Ir dažas lietas, kas mums ir jādara, ko mēs varam darīt, kas palīdz mūsu staigāšanas kopā ar Dievu, un tā ir lasīt Dieva vārdu. Jo Dieva vārds, Dievs atklāja sevi mums, viņa vārdā. Mēs gribam staigāt kopā ar viņu, mums ir jālasa viņa vārdu, mums ir jāpavadīt laiku lūgšanā. Tā ir mūsu saruna ar mūsu debes Tēvs. Kā mēs varam teikt, ka mēs staigājam kopā ar viņu, ja mēs nelūdzam? Bībelē rakstīt, kā lūdziet, nemitīgi. Lai mēs caur visu dienu mēs staigājam ar tādu lūgšanas garšu, tās sirds, ka Dievs ir tieši klāt. Mums ir jābūt tādi īpaši laiks, kad mēs iesim mūsu lūgšanas kambers un lūgt Dievu. Mums ir jābūt tādi īpaši laiks, kad mēs sanākam kopā ar citiem kristiešiem un lūgt Dievu. Viss šīs lietas palīdz mums staigāt kopā ar Dievu. Jēzus teica viņa mācekļiem, ka viņam jābūt nomoda un ir jālūgt. Mums ir jābūt nomoda, lai Sātans un mūsu miesa un lai pasaule, ka tas uzbruk, mums ir jābūt nomoda. Un saprot, ka šīs pasaulē ir daudz lietas, kas mums vēl projām no mūsu debes Tēvs. Mums ir jābūt nomoda, lai darītu arī labas lietas. Bieži Dievs arī atver durvis, lai mēs varam darīt labus darbus. Un tas ir arī pēc Dieva sirds. Un Dievs ir labs Dievs, viņš ir labs. Viņš ir mīlestības Dievs. Un ja viņš atver durvis, lai darītu kaut kas labs, un ja mums ir tāda iespējams, darīsim to, jo tur Dievs darbojās. Un es gribu būt kopā ar viņa darbā. Mums arī ir jābūt jūtīgi viņa garā vadību. Ja Dieva gars nāk pie mūsu sirdi un klauva un teica, ir laiks lūgt, tad mums ir jālūdz. Jo tā Dievs, pasaules radītājs, viņš mums teica, nāc, lai būtu sarunā ar tevi. Un Dievs ar viņa gars, viņš nāk pie mūsu sirdis kādreiz, un viņš mums teica, tagad ir laika lūgt. Tagad ir laika gāvēt. Tagad ir laiks kalpot. Tagad ir laiks dziedāt. Tagad ir laiks liecināt. Un kad viņa gars nāk pie mūsu sirdi un kad viņš klauvē, Dievs meklē mums. Viņš grib šī sadraudzību, un mums ir jābūt jūtīgām tām. Ir brīnišķīga doma, ka Dievs grib staigāt kopā ar mums. Neaptverama. Dievs grib staigāt kopā ar mums.
Viņš grib būt tāda attiecība ar mums. Tik brīnišķīga lieta. Kā ir tava dzīvē? Vai tu vari teikt šodien, ka es staigāju kopā ar Dievu? Enoks staigāja kopā ar Dievu 300 gadi. Tik brīnišķīga piemērs. Tas ir piemērs par to, ka Dievs grib arī staigāt kopā ar tevis. Lūdziet Dievu par mani, par manu staigāšanu ar Dievu. Un es arī lūgšu Dievu par jums. Lūgsim Dievu. Mums debes Tēvs, paldies par tavu mīlestību. Paldies, Dievs, ka tu gribi staigāt kopā ar mums. Ka tu gribi būt kopā ar mums ar visu dienu un nakti. Dievs, tu gribi atklāj sevi. Dievs, tu gribi, lai mēs augam mūsu mīlestību priekš tevis. Tu gribi, Dievs, lai mēs varam uzticēt tev ar vien vairāk. Dievs, tu gribi veidot mums, lai mēs būsim līdzīgi tev. Dievs, tas ir tik brīnišķīgas lietas. Dievs, es lūdzu, lai tu palīdz mums. Dievs, būt brīnišķīga sadraudzība partneri ar tevi, Dievs. Lai nekas nenāk starp tevi un mums. Palīdzi mums, Dievs, lai mēs varam būt derīgs, Dievs, derīgi instrumenti tavas rokas, lai mēs varam augt, Dievs, ar vien tuvāk pie tevis. Dievs, es lūdzu par manu draudzi, Dievs, es lūdzu, Dievs, lai tu palīdz katrs draudzes loceklis, Dievs, lai viņi var staigāt kopā ar tevi visu viņa dzīvē. Un Dievs, mēs to lūgsim visu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Lai Dievs tev sveitītu. Drīz tiksimies.